Hejā! Šī atkal ir video atskaņa manai līdzekļu vākšanas kampaņai, toreiz tomēr izlīdzēju. Par to, kas tas ir, links apakšā. Bet kas tagad notiek, kampaņa ir beigusies. Es esmu jau jaunajā miteklī, sāpes maize arī ir notikusies. Par tā bija superīgi. Tāpēc vēlreiz gribēju pateikt paldies visiem, kas arī ieradās. Paldies visiem, kas izlīdzēja, paldies visiem, kas šārēja, paldies visiem, kas mani atbalstīja. Jebkā. Kas vēl ir svarīgi visā šajā kampaņā, 2. oktobrī man būs oficiāla vizīte ASV vēstniecībā, kur notiek viena man izstāde. Tur bija darbiņi, kas ir nosolīti jau izlīdzētājiem. Tas nozīmē, ka pēc tās arī izstāde beidzās, un drīz vien jūs varēsiet saņemt savas industriālās fotosērijas. Ir vēl arī atlikuši darbiņi, kas nav atdoti, un ir cilvēki, kas pašlaik ir ārzemēs, un viņi varēs viņus saņemt, kad viņi atgriezīsies. Tāda bija noruna. Palika arī viens darbiņš pār, ko vispār nepaņēmu. Tā bija viena no bonus glezniņām. Bet, tas nekas, gan jau to boileris kaut kā pašspēkiem dabūšu. Bet, šāda izdevība tagad paliek garām. Ir arī pārgājis kaut kāds tāds pirmais sajūsmas vilnis, un tagad jau redz kaut kādas tur sīkumiņas, kas jaunajā dzīvesvietā. Bet vienalga baigi forši, jo tagad vismaz tas nav komunaļņiks, un pašam viss savs un tā. Un būs ērtāk ciemiņus aicināt, un turēs to darīt biežāk. Vēl jāiekārtojas, protams. Tas vēl te trūkst fundamentāls un mazāk fundamentāls. Tie, kas bija ciemos, tie zina, kas un kā. Kas vēl tālāk? Vēl tālāk ir paredzēta filmiņa, par ko es ieminēju, tāda apkopojošā. Es gribēju vēl arī pāris cilvēkus nointervēt, tur gan izlīdzētājs, gan tur kaut kādas paziņas, un tuvāks un mazāk tuvāks draugus. Vispār esmu mazliet nogurs. Pēc tam turpin taisīt freelance, jo kaut kā tie pieciši būs jādod. Tas arī jāizpild ir šajā visā. Bet vai ar to viss ir beidzies? Varbūt, ka nē. Jo, kā es teicu, ir paredzēta filmiņa, tad varbūt filmiņā vajadzētu uztaisīt pirmizrādi. Pirms palaiž online. Un tas varbūt vēl viens pasākums un kaut kāda iespēja paciemoties pie manis tiem, kas kaut kādiem iemeslu dēļ nevarēja ierasties Sāles maizē. Ko jūs par to domājat? Rakstiet komentāros, vienalga, kur lai šis video būtu ielikts, un galvenais, lai es pamanu. Un, ja jums tā lieta interesē, tad jau tiekamies.